cīnīties ar izsitumiem uz zoda? Daudzām sievietēm reproduktīvā vecumā, pat pieaugušā vecumā, pat man pēc 30, bieži parādās nelūgtie viesi uz zoda. Un es šodien pastāstīšu pāris knifiņus, kā es ar viņiem cīnos. Pirmais, zods ir atsevišķa teritorija, atsevišķa valsts, un uz viņa es lieku citus produktus vai nelieku to, ko lieku uz pārējās sejas. Otrs punkts, man ļoti patīk izmantot skābes reizi nedēļā, bet uz zoda pat 2 reizes nedēļā. Šobrīd es izmantoju šo skābīti, viņu uzklāju uz 10 minūtēm un tad noskalo ar siltu ūdeni. Uzklājot šo skābju serumu, jūs sajutīsiet dedzināšanu, jo jūtīgāka ir jūsu āda, jo vairāk jūs dedzinās seju, bet pakāpeniski tā dedzinošā sajūta mazināsies. Es patiesībā dievinu skābes kopš tā momenta, kā pabeidzu kosmetoloģijas koledžu. Tas ir fantastisks veids, kā noņemt atmirušās šūnas. Šī nav ļoti agresīva skābe, perfekta, lai sāktu, jo viņā ir maigas skābes kā glikolskābe un piedskābe, kā arī salicilskābe mazā daudzumā, kas cīnās pret izsitumiem, kā arī ir mitrinošie faktori kā hialuronskābe, pantenols un niacinamīds. Ļoti forša mantiņa. Kad ir pagājušas 10 minūtes, noskalojam. Nākamais solis ir toniks. Es izmantoju no The Ordinary. Šeit arī ir skābe, tikai 7%. Iepriekšējā sarumā bija 21%, tāpēc šis tāds maigs. Bet jūs varat izmantot jebkuru toniku. Man vienkārši patīk, kad skābe ir maksimāli visur. Īpašu uzmanību pievērš tieši zodam. Nākamais solis manā rutīnā ir acu krēms. Es izmantoju Mary May, jo viņš dara to, ko man ļoti vajag šobrīd. Cīnās ar tumšajiem lokiem, noguruma pazīmēm un pietūkumu zem acīm. Pietūkuma man īsti nav, bet noguruma pazīmes, kā redzat, ir redzamas. Nākamais solis ir mitrinošs barojošs krēms. Man ir Elizabeth Arden. Arī šis krēms ir ļoti tāds bies, kā man patīk. Tāpēc meitenēm, kurām patīk viegli krēmi, tās nav priekš jums. Un es viņu iemasēšu tikai 2/3 no savas sejas, izlaižot zodu. Jo priekš mana zoda viņš ir par taukainu. Es cenšos nekad nespiest pumpas, bet tā vietā es izmantoju pečus. Pakojumā ir tik daudz. Un es vienkārši uzlieku uz saviem izsitumiem. Tas izskatās, viņi saplūst ar ādu, nav jābiedē vīru. Es garantēju, rīt no rīta āda jutīsies fantastiski, īpaši pēc tās seruma. Reiz ir tāda sajūta, ka jūs nometāt kā 10 kg lieki. Un ko tu dari savādāk savā vakara rutīnā?